Muričs, Gregors Hrovats, Alens Omičs un Luka Dončičs. Lukam Dončam tēls arī līdzi ar valsts viedību. Ļoti cieši cenšas pret Dončiču, arī kad Lukam nav bumba strādāt aizsardzībā. Kuruca, Luka gan tiek pie bumbas un tiek pie tāmatiem. Vēlreiz no centra principā met Luka un trāva. Vēlreiz atkārtojumā. Dončičs abi divi realizētie 3-punktu metieni. Un pārbaudas maču pret Vāciju Luka arī iesāka ļoti aktīvi. Bija pamanāms patiesībā abos laukuma galos, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Šajā spēlē. Iekrītam aizsardzībā. Pārāk viegli. Lomačs. Bumba nedaudz iesprūst, nav īsti, kam piespēlēt. Tagad tiek atrasts Kristaps pret Dončiču. Iespēja spēlēt. Izbraucēt piezīmi, kur neizdodas līdz ar to metiens, varbūt tāds izstāsts nepamatots. Lukam, trešais tāmetiens precīzs. Spēlē Luka Dončičs visus 3 realizējas atjauno lielāko pārsvaru Slovēņu. Dončičam pārtverta bumba. 3-1 uzbrukums pret Porziņģi. Atspēlējušies, atpakaļ spēlē, viens precīzs metiens starp komandām. Dončičs tiek soda laukumā, atskan tiesneša svilpa, 2 punkti ar sodu Arturam Kurucam. Skatāmies atkārtojumā šo epizodu. Šķiet paliks laukumā Arturs ar 2 noteikumu pārkāpumiem. Dončičs soda metienu savu pirmsoli soda laukumā. Gražuls 2 pretspēlētāji ielankumā izspēlē ārā Kurucam 5 sekundes vēl uzbrukumā. Luka Dončičs aizsardzības stājā. Bloķē Artur Kurucs. Reiz Krampēs aizskaina ātrajā pretuzbrukumā. Tas 5-0 izrāviens Slovēnijai un Luka Bankeriem minūtes pārtraukumā. Porziņģis. Tiek meklēts soda laukumā, 3 pretspēlētāji ielankumā, gan pie bumbas neizdodas tikt, 4-2 pārēji Slovēņiem. 7. numurs pret 66. numuru. Noteikti jau tāda agresīvāka. Pikanrola aizsardzība sēdz Latvijas valsts vienību. Un kamēr Arturs Kurucs bija laukumā, tikmēr cauri visiem blokiem viņam bija uzdevums mēģināt līdz pirmais realizētais metiens šajā mačā. Dāvis Bartāns. Tālās dīstākstājums ar 2 ciparu skaitlu. Dončičs paliek pret Šmitu. Nāk no tālās distances Luka un 4. reizi šajā vakarā trāpa. Mēs vēl ar vienu neesam atraduši nekādu atbildi. Pret 4. Slovēnijas. Izlases iesāk ar uzbrukumu. Latvieši sāk sūtīt Rolandam virsū otru aizsargu. Dončičs cer uz noteikumu pārkāpumu un nesagaida to, bet tāpat bumbi grozā. Atkārtojumā Dončiča realizētais metiens. Jā, pats Luka bija 100% pārliecināts, ka atskanēs tiesneša svilpu, uzskatot, ka ķilpam Dončičs paliek pret Zoriku. Zorikam piezīme, un Lukam būs jāmet 2 sodu metieni. Iet pretinieku ķermenī Luka Dončičs skaidrs zinot, ka viņš ir lielāks, viņš ir fiziski spēcīgāks. Un Arturs Strautiņš. 16. Izcīna atliek šo bumbu. Šeit cerēja noteikumu pārkāpumu. Luka Dončičs. Jānreiz Gražuls pat viņa aizsardzībā. Kristers Zoriks varbūt šeit. Tas rādītājs, nu tieši Lakers rindās viņam līdz šim kādies labākie rādītāji. 70. Dončičs. Pret Steinbergu izdodas tikt pussoli priekšā, tiek līdz soda laukumam Luka, piezīme pret viņu, un Dončičam būs jāmet 2 sodu metieni. Dončičam līdz šim 5 sodu metienus izpildījis. Skandē MVP. Nu, pēdējās sezonās Nacionālā basketbola asociācijā tā reāli arī ir bijis tās lomās. Nu, viena lieta, kas to mums kujam noteikti karjeras gaitā ir, nu, teiksim, jāuzlabo, tas ir viņa tālmetienu precizitāte. Priekš ārējā spēlētāja.
Dončičs. Tiek soga laukumā. Izspēlē bumbu ārā Muričam. No porziņa Muričam. Nu, šoreiz Muričs jau, kad met 50, rezultāts nešķirts. Minūtes pārtraukums no Latvijas izlasēm. Līdz pirmā puslaika beigām. Visticamāk, katrai komandai pa uzbrukumam. Pietiekoši daudz laika, lai izspēlētu sagatavot uzbrukumu. Šeit gan piespēle tādu nedaudz. Dončičam iespēja likt punktu. Pirmajam puslaikam eleganti iespēle uz Prepeliču un Prepeliču 2-50, bet otro ceturdaļu uzvar Latvijas komanda. Ja pēc pirmajām... Lietuva 5 spēlētāji bija 20 par punktos Latvijas valstīm. Kristers Zoriks parāda kārtīgi 2 noliek gar zemi. Dončičs kalibojot ir piecēlēs kāju. Tagad groza arī apsēžās. Dončičs prasa maiņu. Tas ir nenormālā tempā sākuši sisties. Varbūt, ka cels celī dabūja, kādreiz ir tā kārtībā. Nu, katrā ziņā pats dodās ar saviem spēkiem rezervis soliņu virzienā. Nu, uz Krovāciju. Jā, Krovāts uzkrita, tur tiešām tāda neveiksmīga sadursme. Mareks tur cīnās ar Luku Dončiču. Jā, nu šie ir tādi momenti, kas var tiešām bēdīgi beigties. Cerams, ka viss būs kārtībā, jo teikt ne tik. Pat 3 spēku uzbrucēji laukumā Latvijai, 2 aizsargi. Luka Dončičs atgriežas arēnā. Tā, protams, ir labā ziņa ne tikai Slovenijas valstīm, tā ir labā ziņa vispār visam basketbolam. Un skaidrs jau viens, ka tāds spēlētāji kā Luka Dončičs, tāds spēlētāji kā Nikola Jokič, Kristaps Porziņš, viņam ne tikai interesē savas valsts basketbola līdzstējumi, bet tas ar ledus kompresu. Basket turnīram pirmais panākums Latvijas valsts vienībai, kamēr Slovenijai 4. neveiksme 4 spēlēs.